Wolfgangs Amadejs Mocarts un Klods Ašils Debussy, divi izcili komponisti, kuri satiksies mana jauna koncerta programmā. Mocarta vārds ir kļuvis par sinonīmu ģēnijam, mūzika un māksla vispār, bet Klods Debussy, viņš ir pirmais impresionists, kas rakstīja mūziku klavirēm. Izcils franču autors, Belle Époque pārstāvis un Mocarts, kurš dzīvoja cita laikmetā, bet arī spējas radīt skaistas melodijas un aizkustināt mūsu dvēseli. Apvienot šos abus autorus vienā koncerta programmā ir liels izaicinājums, bet, manuprāt, viņus vieno ļoti daudz. Abi ģeniāli melodijas radītāji un jaunas sonorikas izgudrotāji, abi gaišas dvēseles un ar izcilu humora izjūtu. Programmas pirmatskaņojums skanēs Kultūras centra Ulbrokas Perle, kur jūs gaidīs arī pārsteigumi, bet tālāk šī programma skanēs arī Ziemeļplāzmas kultūras pīli, Veselavas mūža, Oknese un citi. Tiekamies un izbaudam izcilu komponistu daļradi.